Labdien! Labdien, elektroauto fani! Čau, te Raiders Raitis. Mans vārds ir Juris. Mēs jau esam tikušies pirms nedēļas pirmajā mūsu EV Rally podkastā. Mēs atrodamies VF kvartālā. Mēs atrodamies atkal pie Enefit lādētāja. Un kā vienmēr mums, jau jāsaka tā, sākam ar tradīciju, kamēr mēs lādēsim automašīnu, tikmēr mēs arī runāsimies par elektroauto. Jā. Un, kā jūs redzat, man ar aizmugurē tagad notiek lādēšana, 27%, aptuveni 40 minūšu laiks. Pirms mēs dabūsim pilnu mūsu mašīnu. Un, nu ko, Raiti, es godīgi sakot, es laikam esmu citu paudzi, un es arī tagad lēnā garā tikai iebraucu visā tajā elektroauto lietās. Mūsu auditorija droši vien arī ir tāda, kas varbūt par tevīm vispār nekad nav dzirdējuši. Tāpēc es tik labs, pastāstu par sevi, iepazīstini, ko tu dari, varbūt arī pasaka, kāpēc tu dari. Jā, mans īstais vārds tad ir Raitis. Mani sociālajos tīklos atpazīst kā Raiders Raitis. Un ar elektroauto jau es braukāju vairāk kā kādus 6 gadus. Un pirms tam, protams, es braukāju arī ar iekšdedz mašīnām, bet visu mūžu man ir patikušas ļoti jaudīgas mašīnas. Iepriekšējā pirms elektromašīnas, pirms Teslas man bija Porsche Cayenne V8 Twin Turbo 500 zirgspēki, it kā arī komfortabls, ietilpīgs, bet pabraukāju kādu laiciņu un gribējās tomēr tā kā es esmu gadget cilvēks, tehnoloģijas man ļoti patīk un gribējās pāriet uz kaut ko modernāku. Un tad es biju, protams, izbraukājis, izmēģinājis dažādus tur e-tronus, Porsche Taycanus, visas mašīnas, kādas tur bija tajā laikā pieejams, tas bija tos 6 gadu atpakaļ. Un Tesla bija tā, kas bija viena no tādām, kas pārspēja viņas visas pa kādiem gadiem, tur 10, vismaz tehnoloģijas ziņā bija uz priekšu. Un jā, tā jauda, tehnoloģija un arī pat dizains man patika, ietilpība. Ja, piemēram, mēs kaut kādam tur Taycanam tur knapi var 4 salonā iesaisties iekšā, tad te brīvi 6, jo 3 rindas ar krēsliem ir. Un jauda, 1000 zirgspēki, nezinu, kurai vēl mašīnai var no rūpnīcas dabūt uzreiz jau ar 1000 zirgspēkiem. Un visi tehnoloģijas, autopiloti, visi Spotify, YouTube, viss ir. Tajā laikā, kad es pirku to iepriekšējo Tesla Model X, tad bija viss bez maksas pat uzlādes, gan arī bez maksas internets, bez maksas visi tie Spotify. Tā kā tas bija tas, kāpēc es iegādājos elektromašīnu. Es iekāpu tajā mašīnā, es tev teicu, tas salīdzinājums bija tā kā 10 vai 15 gadus atpakaļ es pārgāju no parastā Windows, pierastā Windows uz Macos, jā. Tieši tāpatās arī šeit viss ir priekšā un tiešām nav to kloķi un tāds pārsteigums mazliet visā tajā tehnoloģijas ziņā, īpaši tie, kas nav redzējuši. Bet runājot par Teslām, cik ir Teslas vispār tagad, ja mēs runājam par modeļiem? Tesla modeļi, ja mēs tā nosaukt uz pirkstiem, tad visprastākais, vienkāršākais ir Model 3, tad ir Model Y, tāds vienkārši, bet paaugstinātais Model 3, varētu teikt, neliels tāds tā kā džipiņš, bet negluži džipiņš parkatnieks. Tad ir Model S, tas, kas skaitās tā kā sedan tipa, bet jau tāds luksus klases jau tipa, un tad ir tas Model X. Un, protams, kad vēl Eiropā netirgojās Cybertrucks, kas jau ir pasaulē pieejams, tur tai pašā Dubajā biju pabraukājis. Kā ir? Starp citu, pārtraukšu, kā ir? Jā, jo izskatās viņš tāds diezgan pabriesmīgs. Izskatās tāds ievērības, uzmanības cienīgs. Viņu pamanīs, būs noteikti, ka pamanāms. Tai pašā Dubajā es braukāju tur ar Lambo, visiem bija pilnīgi vienalga, neviens pat neatskatījās, bet, kad tu iekāp iekšā Cybertruckā, tad tu esi uzmanības epicentrā. Tā kā, jā, uzmanība viennozīmīgu. Es apsolu, ka būs, ja varēs braukt pa Latvijas ielām ar Cybertrucku. Komforta ziņā, tāds, ja zini kaut kādu tur RAM džipu vai kaut kādu šitos te lielos, kas ir Ford F-150, tad tāda stila, tikai tas, kad viss iekšā tehnoloģiski kā Teslā. Saki, vai izvēloties elektroauto, jauda, tehnoloģijas vai kaut kāda ir arī attieksme, cena? Cena, ja salīdzina to pašu Porsche Taycan vai e-tronu, es teiktu, ka tajā pašā cenu kategorijā kā tās mašīnas. Nevajag salīdzināt ar Audi, kas varbūt tās nav premium klases vai tas pats arī kaut kāds Volkswagens, bet tāpat jau tagad tie jaunie tur ID versijas, kas ir, viņas jau arī tuvas Sotakam, jau ir pilnākās komplektācijas, tā kā es domāju, ka cenu kategorija, ja mēs neskaitām, protams, ķīniešus,
tas tagad BID ienākuši un MG un visi šitie te linki. Tie, protams, tie mēģinās konkurēt ļoti un Eiropas tirgu. Es domāju, ka viņi ļoti, ļoti spēcīgi kotēsies drīzumā. Labi, zini kā, parunāsim mazliet par to, ka es kā cilvēks parastais, tā kā mēs runājām, ka mēs rakstam arī tiem, kas varbūt vēl tikai domā par elektroauto. Pirms tu kāpi iekšā elektroauto, kādas bija varbūt tev tās pirmās sajūtas, ko tu no viņa gaidīji? Un vai tu sagaidīji to? Vai tas tev varbūt pārsteidz? Pakāpsim, tu teici, 6 gadus apakaļ tu pārkāpi. Jā, pirmais, protams, es jau pirms tam biju kaut kādos tur YouTube'os vai fórumos palasījis par elektroauto, kad pirmkārt klusums, kas nav raksturīgi iekšdedz mašīnām. Tad, protams, tas pātrinājums, kas arī nav iekšdedz mašīnai, ja tā ir automātiskā kārba, kamēr viņi tur pārštepselējās, saprot no pirmā uz otro robu. Ja manuālā, tad tur vispār nav par ko runāt, kamēr tu sajūgi pedāli, tur piespiedīs, ieslēgs otrā, trešā ātrumā, tad ar šo mašīnu tu jau būs sen aizbraucis. Tas bija tas pirmais. Un, protams, jā, lielais ekrāns, kas nebija līdz tam tajā momentā nevienai mašīnai nebija tāds ekrāns, kā bija Teslai. Tas ir runājot par kaut kādu 5-6 gadu atpakaļ. Un viss pārējais, tas autopilots pats automātiski parkojās. Tajā laikā varēja uz pirkstiem saskaitīt, kur mašīna to māk. Varēja ieslēgt. Teorētiski Teslai ir tā, ka tu vari sēdēt blakus, un viņi tev aizvedīs no punkta līdz punktam, no A līdz B. Pie mums to var? Pie mums pagaidām tas nav atļauts likuma ietvaros. Bet vai varētu? Jā, protams, man paziņas, atzīsimies, jau to ir uzlakojuši, un viņas jau braukā nevienam neteiksim, jā? Mēs par to noklusēsim, bet par Rīgas ielām jau braukā aizmugurējā sēdeklī sēžot pilnībā no punkta A līdz punktam B. Tad varētu būt pārsteigums, ka tev piebrauc pie Luksusforu piebrauc, un tur neviena nav. Es pateikšu, Amerikā ir štatos vietām, kur, kamēr tu sēdi birojā, tu savu mašīnu var nošārot kā taksi un pelnīt naudu. Viņa aizbrauks, izvadās cilvēkus un atbrauks atpakaļ tev, kamēr tu sēdi vienkārši birojā un dari savas lietas. Te jau mēs, man liekas, jau pārējiem jau kaut kādā tādā... Jā, robotaksī, kā viņi arī saucās Tesla ir tas. Jā, bet tas jau kaut kāds nākošais līmenis. Amerikā jau tas viss ir. Tas Eiropa bišķiņ bremzē, un es domāju, ka viņi bremzē dēļ Eiropas auto tirgus, kuri netiek tehnoloģiski līdz, tad viņi speciāli kaut kādas izdomā ierobežojumus, lai varētu kaut kādā veidā vismaz konkurēt tās parastās mašīnas, kas ir. Ok, labi, mēs arī iepriekšējā nedēļā runājām ar Jānu Bekeru par tādu uzlādēšanos, par to, cik cilvēkiem, kā cilvēkiem ir jārēķinās, cik bieži, kā ir jābūt tai domāšanai. Saki, kādi ir tavi tie lietošanas ieradumi un ko tu varētu pastāstīt cilvēkiem, tad, kas būtu jāņem vērā? Jo es arī pateikšu, es braukāju ar elektroauto tagad mēnesi. Man ir visu laiku vēl joprojām ir jāpiedomā, jāskatās, cik man ir baterija. Ok, man nav mājās lādēšana, kas droši vien daudz ko atrisinātu, bet tāda tā ikdiena. Piekrītu. Tiem, kam nav kur uzlādēties mājās vai arī darbā, tad tiem būtu jāapsver tiešām, vai tas elektroauto ir uz doto momentu tā, ka viņš varētu atvieglot kaut kādas daudz dzīvokļu īpašniekiem, kas dzīvoja pļavnieka uz 9. stāvā, laikam rozetglužiņš no loga nevilks laukā, un līdz ar to tad viņam tas būs jāpaiedomā, kurā vietā uzlādēties un cik viņš laika tad tur paveltīs, arī atkarīgs no mašīnas un elektrostacijas uzlādes jaudām. Bet tā kā man jau bija privāta māja, man jau bija 3-fāžu rozete jau pirms tam, un man jau bija saules paneļi, tad manā gadījumā tas pilnībā nekādā veidā nemainīja nekādus tur dzīves ieradumus vai arī kaut kādā veidā komfortu ierobežotu. Bet, jā, es ieteiktu, kad, piemēram, elektromašīna tāpatās kā telefonu, vienmēr uzlādēt, pa nakti, kamēr tu esi mājās guli vai neko nedari, un mašīna dīkstā vai vienkārši atrodās pie mājas. Un tiem, kam tāda iespēja nav, varbūt viņiem ir darbā kaut kur pie darba, kaut kāda elektrouzlādes stacija, bet tur jāskatās, vai tā būs tad bezmaksas, vai tur būs atkal kaut kāds tarifu plāns, tad tur būs bišķi sarežģītāk. Labi, zini kā, ir jau tās reklāmas, visi stāsta par to, ka šī mašīna ir laba, skaista, balta, pūkaina, var izdarīt to un to, tad pērkam elektroauto. Tu pirki elektroauto,
kā jau mēs runājām, te ir kaut kādas, tu viņus pazini, jā, nu, tu biji iegūs. Vai tad, kad tu viņus nopirki, bija kaut kādi pārsteigumi? Bija labāki, sliktāki? Jā, nu, pirmais pārsteigums, tas pātrinājums. Tas ir skaidrs, jā. Tas bija nu, tāds, ka tiešām, kad iekāp iekšā, wow, es iedošu tev izbraukt, iefilmēsim tavu emociju. Es domāju, ka būs wow. Varbūt esi sociālos tīklos redzējis, ka Kaspars Upacieris es iedevu izbraukt. Jā, nu, tādas būs jebkuram emocijas, kas pirmo reizi izbrauks ar Teslu, kurai 1000 zirgspēkiem. Bet, jā, nu, tas, kas nebija iekšdedzes mašīnā, protams, ka tu apstājies pie luksusafora, pirmajā momentā likās, kāpēc klusums, nekas nevibrē, nekas nerūc, nu, kad ir pilnīgs klusums. Un jāatcerās to, ka, piemēram, sēžot kaut kādā milzīgā korķī ar elektroauto, patēriņš ir 0. Un nevajag rēķināt tā kā iekšdedzdzinēja mašīnām, tur 4-5 litrus 100, bet tajā pašā laikā tu korķī nosēžot visus tos 4 litrus var nosēdēt kaut kādā lielā korķī. Elektromašīna tad patēriņš ir 0 tajā laikā, kad viņi stāv korķī. Okay. Mēs tā kā runājam par, nu, visu laiku par tādām pozitīvām lietām, forši. Kas varbūt, es neteiktu tā, ka slikti, varbūt kas varētu būt labāks šajā brīdī, nu, ko gribētos labāk, nu, teiksim, no elektroauto, ar domu tādu, ka, nu, ar ko cilvēkiem tomēr varētu būt jārēķinās, un tad ir tas, nu, tad ar ko vajadzētu tomēr rēķināties. Ja mēs gribam padomāt par tiem, kas dzīvo tajos mikrorajonos, tad vajadzētu ierīkot kaut kādu tur infrastruktūru. Es domāju, ka tur būtu kabeļi jāpārvelk un jāuztais vismaz uzlādes stacijas pie katra, varbūt pat elektrostaba, kas ir lampas apgaismojuma staba. Es domāju, ka tur kaut kādu rozīti varētu ierīkot, kaut vai to pašu mazjaudīgo, bet pa nakti vismaz varētu lādēt tās mašīnas. Tas mums vēl nav gatavs. Es domāju, ka tie kabeļi, kas ir padomju laika izvilktie, ka tie neturēs to slodzi. Es biju šī savādāk šo jautājumu biju domājis. Es biju domājis, teiksim, šajā brīdī pašam tev, tāds, es saprotu, tas globālā, ir tās globālās problēmas, ar kurām mums jāsaskarās, kas ir jārisina tur Rīgas domē vai Saeimai, kur jāpieņem attiecīgie lēmumi. Bet tev privāti, ko tu vēl gribētu? Es saprotu, ka Tesla ir pilna ar visu kaut ko, 1000 zirgspēki. Vai ir kaut kas tāds, tu esi arī braucis ar daudzām citām mašīnām? Jā, tā, lai kaut kas manuprāt, uz doto momentu, man vienīgais pietrūkst, ka Teslai nav savs servis dīleru centrs Latvijā. Un, Baltijas valstīs jau tagad ir Lietuvā, bet tur ir šausmīgi liela noslodze. Bet par citām elektromašīnām es domāju, ka tām, kurām ir dīlers Latvijā, tad problēmas es neredzu. Jā, jo es tieši gribēju arī prasīt par tām servis lietām. Jā, ja gadījumā kaut kas, tad... Jā, bet jāatcerās, ka iekšdedzes mašīnai būs daudz biežāk jābrauc uz servisu centru un arī uz servisu, jo Teslai, piemēram, un visām elektroauto, ko es zinu, ir rekuperācija. Līdz ar to tās pašas kalotkas, kā pareizi latviski saucās, bremžu kluči, jā, kad viņi ir jāmaina. Es pirmoreiz Teslai mainīju pēc 100 000 kilometru nobraukuma, bet es pat viņus mainīju, tāpēc, kad jau likās, ka vajadzētu to izdarīt. Iekšdedzinēja mašīnai, es domāju, kaut kad 15-20 000 kilometru. Aptuveni 20, tā ir, jā. Jo man arī bija jāpierod pie tā, man arī bija iespēja pabraukt ar tiem pluginiem, kas, viņi paši uzlādē. Jā, jāpierod. Tas ir tas, es beidzot sapratu, ko nozīmē tajā pirmajā formulā, to, ka tev stāsta, ka tev uzlādējās baterija. Jā. Ka tu bremzē, nevis tev ir jābremzē pie tā krustojuma, bet tu vienkārši atlaid gāzes pedāli, viņš tev pats bremzējās. Es nezinu, vai tu esi redzējis video, es ieliku nesen YouTube'ā video, kā var Teslu uzlādēt bez elektrības. Nē. Ar fūri mēs pavilkam no Berģiem līdz Vangažiem, pat bišķi mazākā, ātrāk, un ielādējam 150 km iekšā pie izslēgtas. Vēlreiz, kā tas bija? Ko nozīmē fūri? Labi, tur nav fūri, es vienkārši, lai būtu episki un lai būtu tā baigi varētu izcelties uz fona. Bet, jebkurā gadījumā, jums ir elektromašīna, jūs uz šosejas esat palikuši ar tukšu bateriju, apturiet jebkuru mašīnu un palūdziet maz drusciņu pavilkt. Un jums mašīnā baterija atkal uzlādēsies un jūs varēsiet atkal braukt. Es pats to neticēju, kamēr to eksperimentēju. Man ir tāds eksperiments uztaisīts, un manā YouTube kanālā var noskatīties tādu video. Bet dīleri kaut ko tādu stāsta vai māca vai ļauj? Es pirmo reizi kaut ko dzirdu. Elementārs. Mēs katru dienu braucot, atlaižot gāzes pedāli, mašīna strādā rekuperācijas režīmā. Ja tu no kalniņa ripo lejā, mašīna uzlādējās. Ja tevi velk, mašīna uzlādējās.
princips ir tāds, kā tas no rūpnīcas ir paredzēts. Un dabūja 150 km. Tur ir principā 160 pat laikam, tur ir kaut kā 30 km līdz Vangažiem, ko Mēs aizbraukt. nobraucam, reālais kilometru skaits laikam bija 20 km un ielādējās kaut kāds 150 vai 160. Precīzi neatceros tos cipars, bet YouTube kanālā var noskatīties. Šis ir interesants. Jā, tā kā tas, ka cilvēki saka, ko darīt, ja tu paliksi uz šoseis ar tukšu bateriju, vienkārši aptur kādu, kas tev garam brauc un palūdz maz drusciņu pabraukt, lai tev pavelk, un tu varēsi tālāk aizbraukt līdz tuvākai uzlādes Tad ir drošības pēc, tomēr ir ieteicams, lai tev būtu līdzi arī tās striķis. Jā, striķis. Elektromašīnai man, piemēram, ir 10-tonnīgais striķis, lai tiešām varētu droši vilkt, un elektromašīna rekuperācijā, protams, ir bišķi lielāka slodze nekā neitrālā, kad velk. Labi, šis jau tāds bija jau no dzīves, kas varbūt nekur citur tā īsti nebija varbūt izskanējis. Latvijā es esmu pirmais, kas to pamēģināja. Ok, labi. Kādam vienmēr ir jābūt pirmajam. Tā tīri no dzīves. Tālākais brauciens, es šajā brīdī nedomāju Latviju, es domāju jau kaut kādā Eiropas griezumā. Pieredze kāda? Protams, Somija. Es braucu tikai tāpēc, ka tajās reizēs, kad ir vajadzīgs uz servisu, bet jā, ar manu modeli līdz Somijai var aizbraukt pilnībā nereizi nekur nelādējoties. Nav jādomā un jāplāno skatoties, kur tad es varēšu tagad pa ceļam uzlādēties. Līdz Somijas servisam, kā mājās viņa no rīta bija uzlādēta, tā Somijā jau nokļuva ar gandrīz vai vēl tur baterijā bija tā, ka varētu pat atpakaļ tikt. Tas ir no Rīgas līdz Tallinai aptuveni 300. Jā, un tad labi, no Prāmja, tur un tur vēl cik tur. Jā. Principā jā, tad pēc idejas varētu, jā. Latvijas mērogā elektroauto nav jādomā par uzlādi, ja tam ir normāla baterija. Ja tas ir Eiropas līmenī, tad, protams, ka vajag paskatīties kartē, kur būs tās pieturvietas un kur ir tās jaudīgākās uzlādes stacijas. Varbūt tās vienmēr ierēķināt, ka, ja gadījumā tā būs aizņemta vai kaut kas nestrādās, ka tu vēl tiksi tomēr līdz nākamai. Bet mūsdienās tās uzlādes stacijas ir tik daudz, ka par to nekādas galvas sāpes nav. Jā, es Eiropā braucu, es neesmu skatījies tādu, es nekad nebiju pievērsts. Es biju Igaunijā, Lietuvā, un tur bija tajā laikā, kad es braucu bezmaksas. Jā. Visas bija bezmaksas, tā kā es pat nesapratu. Uz vakar Eiropā esi ar elektroauto brauc? Nē. Atzīšos, ka man nepatīk ļoti daudz pavadīt laiku mašīnā, jo braucot līdz tādai Vācijai vai kur, tu tomēr pat zaudē tās stundas vienkārši braucot ceļā. Man patīk ar lidmašīnu aizlidot un izmantot to laiku jau apskatot to pilsētu un baudot, nevis sēžot vienkārši pie stūres. Tieši man bija tas jautājums par tiem garākajiem braucieniem, jo es skatos tas arī... ne jau tāpēc, ka es nevaru, bet tāpēc, ka man tas īsti nav mana gaume tāda. Tas ir tavs dzīves stils. Jā, man patīk ātri aizlidot, un tad jau, ja gribās ar mašīnu kaut vai pa to pilsētu, tad paņem nomā un jebkādu, kādu tu gribi, un braukā pa to pilsētu ar to mašīnu. Pirmkārt, tev tur būs tie vietējie numuri, otrkārt, tev būs viss pieejams un nebūs jādomā, ja gadījumā tev tiešām kaut kas notiek aiz tā mašīnā, kā tu līdz servisam tiks vai ko, tad tev vietējā mašīna, vietējais nomātājs tad arī ar evakuātoru aizvilktās un rūpējās un mazāk galvas sāpes. Man bija, starp citu, arī man pieredze arī mūsu ar avis bija, man pārdūrās riepa gandrīz vai meža vidū. Super īstenībā, nekāda problēma, piezvanīja, atbrauca, aizveda, atveda. Tas tāpēc, kad es starptautiski viņam bija Eiropā tur, bet ja tā būtu tava mašīna un tev ir varbūt tās kaut kāds tur Baltijas valsts kasko paņemts vai kas, tad tev tas evakuators būtu pašam jāmeklē un jādomā, kur tad viņi ir. Jā, līdz ar to ir tie lielie plusi, protams, pie šādām versijām ir. Vēl ko es gribētu... Šī ir kura tev elektriskā mašīna? Šī tā ir otrā. Jā, es viņas neesmu tā baigi bieži arī mainījis. Nopirku pirmo arī Model X. Tajā, cik tas ir kaut kāds 6 gadu atpakaļ, nobraukāju visu to laiku un sapratu, ka gribās bišķi kaut ko jaunāku un jaudīgāku. Un tad paņēmu šādu te Tesla Model X Plaid versiju, kurai tie 1000 zirgspēki ir. Bet to vēl nepārdevu, tāpēc, kad sapratu, ka tā arī ir ļoti laba. Tā ir tas bonus, kad visā pasaulē ir bezmaksas uzlāde, bezmaksas internets un visi bez maksas. Vai Latvijā joprojām Tesla ir bezmaksas arī? Jā, bezmaksas. Jā, vēl ar vienu var pie Akrapolas lādēties visas Teslas par baltu velti. Jā, jo es dzirdēju, ka kaut kādā brīdī tas varētu arī beigties. Viņi beigsies tikai tā, ka būs servis dealer centrs Latvijā. Kamēr viņa nav, tikmēr mēs varēsim baudīt bezmaksas uzlādes staciju. Kad varētu būt?
Es domāju, ka tuvākajos gados nebūs, tāpēc, kad Lietuvā jau ir uzbūvēts, un tā būs atruna, ka redz, ka starp Baltijas valstīm jau ir, un Latvija nav tā vieta, kur būtu viņai jābūt. Skaidrs, labi. Par to, kad tiem parunāsim, varbūt tāds ieteikums tiem, kuri tagad tā kā plāno skatās. Es saprotu, ka mums ir beidzies mazliet tas atbalsts no valsts. Es uz to baigi neesmu nekad iesprints skatījies. Jā, bet daudziem bija, es domāju, ka daudziem tas bija tāds, varbūt motivējošais pāriet, jā. Cik tu esi pats salīdzinājis un cik tu pats esi braucis ar dažādām mašīnām pēdējā laikā? Es saprotu, tu kā, interneta persona, ja tev tomēr ir bijusi iespēja. Mums vienu reizi vienmēr pabrauc garām smagā mašīna, tas ir normāli. Jā, bet tā ir, kad es tā kā elektroauto entuziasts, man liekas, kad viens no pirmajiem, kas vispār tā ļoti publiski rādīja par elektromašīnas problēmām, protams, tas cilvēkiem vienmēr patīk, un tad viņi uz to arī tā kā tur hypo, un tad ir laba reakcija. Bet neko sliktu pagaidām nevar teikt. Kāda ir, mēs arī pagājušajā nedēļā mazliet pieskārāmies arī, nāk iekšā šie ķīniešu modeļi. Kāda tev pieredze ar viņiem ir? Viņi paliek arvien labāki, arvien kvalitatīvāki, un tehnoloģijas ziņā arī ļoti tādi jau inovatīvi attīstīti, un ļoti daudz features, varētu teikt, kad ir tādas, ka pat nav Eiropas mašīnās iekšā. Bet, ja tu salīdzini tīri no tehnoloģijas ziņā, vai Tesla joprojām ir priekšā, vai jau ķīnieši vēl? Jā, teiksim tā, ka Teslai tas viss kvalitatīvāk un labāk strādā. Ķīnietim tās funkcijas ir ļoti daudz saliktas iekšā, bet viņas vēl visas vai nav lokalizētas, kā vajag priekš mūsu reģiona, un arī daudz lietas tomēr it kā viņa ir, bet uz viņu tā baigi paļauties nevar. Kas man patīk, nesen izbrauc ar to Link, tur pat tāda feature, ka tas displejs, kas ir tā kā šoferu pusē, tu ar 3 pirkstiem šitā pavelc, un viņš pārbīdās uz blaksādātāju, un blaksādātājs var turpināt skatīties tur YouTube, visu kaut ko, kamēr tu brauc un skaties tajā. Tāds sajūta, ka drīz jau nebūs laika braukt, kad būs kaut ko tikai tur nemies. Gadžetu automobils. Es uzskatu, ka elektroauto jau pārsvarā jau ir vajadzētu, ar ko viņš izcelties, tas ir ar tiem gadžetiem un ar tām. Bet klausies, varbūt nav tā, ka pat daudz mazliet jau paliek. Tesla ir ar tādu minimalismu, kad iekšā nav neviena lieka poga, ja iekāp tādā e-tronā, tad tur ir šausmas, tur ir pogas augšā, pogas apakšā, pogas sānos, uz krēsliem, zem krēsliem, pie stūres, un tu nesaproti, kam tas viss vajadzīgs, tev tikai ir jābrauc, tev nav laika viņas spaidīt, apgūt un saprast, ko viņa dara. Tāpēc es īstenībā neatbalstu to, kad ir šausmīgi daudz pogas. Man patīk minimalisms tāpatās kā iPhone lietojot. Tev ir displejs, skārienjūtīgs ekrāns, un visu, ko tu vajag, tu vari izsaukt caur aplikācijām. Agrāk jau visiem bija arī panika, kā tā mēs attieksimies no podziņa telefona. Tad te ir tas variants, kad cilvēki nav gatavi atteikties no tā podziņa telefona, bet tagad, kurš gribētu atgriezties uz podziņa telefonu, es domāju, ka reti kurais. Jā, tā ir, tur es tev piekrītu, jā. Es iekāpu iekšā tajā mašīnā, man pirmais, kas man pārsteidz, bija tā stūri, jo visu laiku ir pierasts arī šeit ir. Jā, visi tie liekie kloķi. Arī tas pats pagrieziens. Kam tev vajadzīgs tas kloķis, ko tu tur klikšķini, tu esi aizgriezis stūri, tev tur kloķis kaut kur palicis, tu nesaproti. Tad viņš neatlec atpakaļ, tad tu jau esi pamainījis joslu, vēl ar vienu viņš klakšķi un tikšķi, un tad vēl ar vienu var pusceļu nobraukt ar kaut kādu ieslēgtu pagriezienu. Tesla visu saprot, tu pamainīji joslu, automātiski viņš atslēdzās tas pagrieziens. Jā, tas tāds ir, viss ir pārdomāts un ļoti ērti. Tieši priekš cilvēkiem, intuitīvi. Jo ir tie kloķi, ar kuriem, tad tur ir kaut kāds kloķis priekš kruīza kontroli, tad tur kloķis vēl kaut kāds tur. Kas ir ar kruīz? Starp citu, Tesla kruīz tieši tāpatās, scrolling podziņu, un viņš tev automātiski ieslēdzās. Vienreiz piespiedi ir kruīz, un divreiz piespiedi ieslēdzās autopilots, un viss. Autopilots tagad tu palaid stūri vaļā un... Jā. Es varu, ja gribēs video nodemonstrēt, kā viņš pats parkojās, vai vispār, kad es esmu no ārpus ar aplikāciju izsaucu mašīnu, viņi tev piebrauks klāt. Ok, labi. Īstenībā, es nezinu, man ļoti interesanti ir, kā saka, iebraukt tajā visā
visā procesā. Elektropasaulē. Jā, tā elektropasaulē. Tas pats, kas bija, jā, kad es pirmo reizi paņēmu, kad man draugs parādīja, paskaties, kāds man telefons ir, ja. Es tagad teikšu, es varu teikt tā, ka ja es kaut ko vairāk saprotu, jā, es esmu pabraucis arī šai mašīnai, tur nav 1000 tie zirgspēki. Bet jebkurā gadījumā, jebkura elektroautomašīna būs atsaucīgāk un gāzes pedāls būs jūtīgāks un manevrus varēs veikt daudz drošāk, jo lielāka jauda, jo mašīna var pārliecinātāk arī apdzīt kaut kur uz šosejas un mazāk izraisīt kaut kādas avārijas situācijas. Jā, tas gan, tas apdzīšanas ātrums ir ļoti būtisks. Un vienīgais tas, ko es teicu arī iepriekš, ka ir tomēr jāvēro spidometrs, lai neaizrautos. Protams, es uzskatītu, ka, piemēram, šādu mašīnu 1000 zirgspēkiem, vajadzētu vismaz kaut kādu 5 gadu stāžu pieredzi cilvēkam, kas jau ir pabraukājis pa ielām, jo, teiksim tā, jaunietim, kas tikko no BMW ir pārkāpis, viņš gribētu izaicināt likteni. Tas ir aptuveni tas pats, kas iekāpt no kaut kāda parastā, piedodiet, Ford Escorta, piemēram, iekāpt Ferrari, nospiest pedālu un tad mēģināt saprast, kāpēc tu nevar ar viņu tikt galā. Jā, tas varētu būt, jā. Tu varbūt man iedos, es nespiedīšu līdz galam. Jā. Vai tu mums piedalīsies 20. datumā mūsu rallijā, pasākumā? Es arī pagājušo gadu piedalījos, ļoti patika, pasākums bija izdevies, forši, un šogad es arī plānoju piedalīties, tā kā tie, kas vēl varbūt tās nav paspējuši pieteikties, izmantojam iespēju, piesakamies, satiksiet mani, varēsiet uzdot arī kaut kādus jautājumus, kas ir saistībā ar elektroauto. Un tiekamies pasākumā. Jā, es ļoti ceru, ka mums būs iespējas patestēt, jo mēs ar mūsu sadarbības partneriem runājam par to, ka būs iespēja visas dienas garumā, starp citu, patestēt dažādas mašīnas, turpat uz vietas pie sāgas. Tā kā, ejam uz turieni. Jā, būšu. Ko, mēs esam tikuši gandrīz līdz 80%. Man liekas, ka mēs esam parunājuši pusstundu. Pusstundā. Kā jūs redzat, pusstundu un praktiski mašīnas baterija gandrīz ir atjaunot. Cik ilgi jālādē Tesla, starp citu? Jā, Tesla māk paņemt pat līdz 320 kWh enerģiju no aparāta, ja vien aparāts māk to dot iekšā. Cik šitais dot? Tu kaut ko var redzēt vai nevar? Ja, parasti jau lielus ciparus raksta virsū tie, kas izceļās ar to jaudu. Te es neredzu un viņam te droši vien tur uz tiem ekrāniem. Es pieļauju, ka vajadzētu būt kaut kāds 160 viņam. Bet jautājums, ko es tev uzdevu, zini, kā tas tāpat kā tu man pirms mēs pabeigsim par to lādēšanu, redz, kā ielecām vienā tēmā. Tu man sauc tos ciparus par kilovatiem, par to, cik tur ir ietilpīgi, vēl kaut kas. Es domāju, ka ļoti daudz un lielākā daļa no auditorijas īsti varbūt vēl tajos kilovatos īsti nebrauc iekšā. Es varu tā ļoti elementāri pastāstīt. Pastāsti, jā. Teslai man ir 100 kWh baterija un vidējais patēriņš ir 16 kWh uz 100 km. Un tad jūs matemātiski varat izrēķināt, cik tad īsti var nobraukt ar Teslu, ja ir pilna uzlādēta baterija. Protams, ka tur ietekmē laikapstākļi, klimatu, kādu tu arī izmanto tur iekšā, klimata kontroli, vai tu tur slēdz visu maksimāli iekšā vai nē, bet tas būtiski ļoti daudz nemaina, tāpēc, ka Teslai viss tā baterija tā optimizēta, pati apsildās, pati uztur to klimatu, kā vajag, lai tā baterija būtu ļoti efektīga. Bet tādām mašīnām, kurām varbūt ir 40 kWh baterija, vēl mazākas, tur tas range varētu būt zem tiem 600 km. Tā 40 kWh baterija varētu ap 300 kaut kur nobraukt. Jā, tā varētu būt. Bet pēdējais jautājums, cik ilgi jālādē? Tu teici, vai visām mašīnām ir aptuveni vienādi? Jā, mums ir tagad aptuveni pusstunda. Pusstunda. Tātad Teslu var lādēt no parastās rozetes, tāpat kā iPhone parastā dakšiņa, tur, kur spraud tēkāni iekšā. Tikai cits vadiņš ir. Man komplektā nāk līdzi, ja gribēsiet, varam iefilmēt, parādīšu arī kādi vadi nāk pērkot Teslu. Un nākamais, protams, solis ir mājās, ja ir 3 fāžu rozete, tad pie 3 fāžu rozetes, tad tas nozīmē 3 reizes ātrāk. Parastā valodā runājot, kaut kādi ap 70 km/h no 3 fāžu rozetes, no mājas rozetes tu var ielādēt iekšā. Tas, lai saprotu, lai nebūtu tur jārēķina tās kilovatu jaudas un kas. 70 km/h var ielādēt no mājas rozetes. Tā, kad ja nakti viss paliek, tad... Jā, ja tur kaut kādas 4 stundas, tad nekad jau mašīna necenšas izlādēt zem 20% un nekad necenšas mašīnu uzlādēt virs 80%, ja nav plānā kaut kāds tāls gabals. Skaidrs. Labi, pirmkārt, baigais paldies. Man paliek aizvien interesantāk. Jā, vienmēr laipni. Un es pamēģināšu.
Es nezinu, vai mēs to parādīsim, kā man te gāja. Jā, to mēs pēc apstākļiem jāizsedz būs labi. displejs. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies tev, Raiti, un braucam tālāk. Braucam zaļi, braucam droši un jā, galvenais īstenībā droši. Un nebaidamies no jaunām tehnoloģijām. Jā, tas gan viennozīmīgi. Labi, čau, paldies!